Svētdienas rītā Talsos Lielajā ielā 2 vīriešu savstarpējā konflikta rezultātā bojā gājis vīrietis. Mēs izsakām līdzjūtību bojā gājušā tuviniekiem. Lielajā ielā svētdienā 4:00 no rīta starp 2 vīriešiem izcēlās konflikts, pēc kura izdarīts šāviens 1971. gadā dzimušam vīrietim. Cietušais drīz pēc šāviena miris un policija ir aizturējusi iespējamo vainīgo personu, kas ir 1972. gadā dzimis vīrietis, kurš nozieguma izdarīšanas brīdī atradās alkohola reibumā. Pamatojoties uz Krimināla likuma 125. panta 3. daļu par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu. Iespējamā vainīgā persona ir iepriekš sodīta par smagu noziegumu izdarīšanu. Policijā ir ierosināta krimināla lieta, kuras laikā skaidros visus apstākļus.